Bērnam ir konkrēta domāšana, un ja mēs viņam sakam, ka atnāks salvēcis viņu nopērs vai kad vecāks nopērs bērnu, bērns tam tic, tāpēc, kad viņam ir konkrēta domāšana, ko viņam saka, tam viņš arī tic, tā arī notiks. Viņam nav psihē iespēja domāt, ka mamma melo. Bērns nevar iemācīties melot šādā līmenī, viņš tā kā neizprot, ka tā ir nepatiesība, un bērnam ir arī maģiskā domāšana. Viņš tic lietām, kas nav īstas, tāpēc bērnus viegli ir apmuļķot un piemānīt. Un šajā gadījumā, ja bērns ir izdarījis kaut ko, to, ko nedrīkstēja, vienmēr tas attiecās visām situācijām, vienmēr ir jārunā par to konkrēto situāciju, nevis par personību. Tad, kad mēs bērnam sakam, tu dabūsi žagarus, mēs pasakam, ka viss bērns, ka tu viss esi slikts, jo bērns nemāk domāt par detaļām, kad tur tā lieta, ko es izdarīju, nebija pareiza, bet bērns domā par sevi. Ja par mani saka slikti, ja man darīs tā kā kaut ko slikti, tad es esmu slikts.